Labdien! Tagad es vēlos parādīt vienu katlu māju, kuru izbūvējuši mūsu sadarbības partneri no Daugavpili. Mūsu YouTube kanālā jau ir video par šo objektu, kur bija parādīta šī katlu māja pirms darbu sākšanas, pirms katlu nomaiņas. Tagad jūs redzat esošu situāciju pēc granulu katla Defro Alfa montāžas. Dažus vārdus pateikšu par to ideju. Ja. Šī katlu māja diezgan plaši aprīkota ar apkures iericēm, un saimnieks izmanto 3 apkures avotus. Katlu telpā ir granulu katls tika uzstādīts, granulu katls Defro Alfa. Ir arī gāzes katls kondensāta tipa, ir arī gaisa ūdens siltumsūknis. Tāpat katlu māja ir arī ūdens sildītāji, boileri. Viens kombinēts boileris saslēgts ar gāzes katlu, un viņš strādā no gāzes katla. Otrs boileris saslēgts ar gaisa ūdens siltumsūkni. Un ir arī akumulācijas tvertne, kur arī saslēgta ar gaisa ūdens siltumsūkni. Galvenā ideja šim saimniekam bija šāda, ka jauns granulu katls būtu maksimāli autonoms, lai mazāk pievērst šim katlam uzmanību, jo pirms tam viņam bija uzstādīts malks katls Viadrus, uz kuru bija uzstādīts kaut kāds granulu deglis. Man liekas, Venma granulu deglis. Un, protams, ar to Viadrusu vajag vairāk laiku viņam pievērst, un tagad šī sistēma strādā autonomi, un saimniekam ir iespēja izvēlēties apkures avotu atkarībā no izmaksas, no kurināma izmaksas. Turpmāk mēs parādīsim arī video, kā strādā jauns granulu katls Defro Alfa.